Un šodien es esmu pieņēmis lēmumu, un to vēlos arī publiski paziņot, ka es atkāpjos no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā. Pēdējās dienās un nedēļās mēs esam pieredzējuši nopietnus dronu incidentus Latvijā un citās valstīs, un, protams, ka sveši droni nedrīkst apdraudēt mūsu cilvēku drošību. Un aizsardzības nozare ir darījusi daudz un turpinās darīt daudz, lai mēs sargātu mūsu gaisa telpu, lai mēs nodrošinātu to, ka cilvēki jūtās arī droši. Un, protams, ka aizsardzības nozares attīstība ir mana politiska atbildība. Un šobrīd arī mana politiskā atbildība ir nepieļaut mūsu bruņoto spēku ieraušanu politiskā kampaņā. Acīm redzam, premjeri šeit, es teikšu tā, vienotības stilā spēlē savas spēles, arī melo par to, ka viņi ir informējusi. Jums bija sarunāta tikšanās rītdien, 13:00. Mums bija arī jāizrunā šie jautājumi par to, kādas ir problēmas un kā mēs ejam tālāk. Bet acīm redzam, uzzinot to, ka es esmu pieņēmis šo lēmumu par atkāpšanos, tad bija jāpasteidzās spēlēt šīs spēles dažas minūtes pirms šī paziņojuma, pirms šīs preses konferences ar šādu te tvīta ziņu. Arī melojot par to, ka viņi ir informējusi mani vai progresīvo kolēģis par šādu lēmumu iepriekš. Par to lems nākamajā nedēļā, respektīvi tā ir pēc dažām stundām, par to lems gan valde, gan frakcija. Tā kā skaidrs, ka tas būs partijas lēmums par tālākiem soļiem, kā mēs šajā situācijā rīkojamies, bet kopumā acīm redzam, šeit ir ļoti grūti strādāt ar tādiem politiskiem spēkiem, kas spēlē šīs spēles, ar kuriem ir grūti izveidot uzticību, kas izmanto jebkādus instrumentus savā kampaņā, priekš saviem reitingiem, lai jebkādā veidā mēģinātu likt kāju priekšā partneriem, tā vietā, lai mēs kopīgi strādātu un lai kopīgi stiprinātu arī cilvēku drošību.